Viņi ir ļoti spēcīgi, viņiem ir milzīgi, asi zobi. Skaties, cik dziļi tur ir. Tur iekšā ir tik biedējoši. Tātad šis cerams noķers mazuļus. Jā, tur viņi ir. Tā ir paka. Ko? Nē, tur tas ir. Es redzu slazdu. Nu nāc! Noķērām vienu. Es viņu redzēju šeit. Noķērām vienu. Kas jauns vērfinājis laipni lūgt atpakaļ puiši jaunā lieliskā video. Šodien mēs medīsim milzu piranķus, ko pievienot manam plēsīgo zivju dīķim. Tātad puiši, nesen mēs izveidojām manu 7200 galonu lielo dīķi, kas pilns ar milzu zivīm. Sarkanastas sami, arovānas, īrisi, iridiscējošie haizivis. Un viena no zivīm, ko jau sen vēlējos pievienot, ir paku. Tās izaug milzīgas. Tās ir radniecīgas piranķām. Jūs jau zinat, kā tas notiek ar viņām. Šīs zivs izaug milzīgas, un tās trūno pamatizvēlēm milzu plēsīgo zivju dīķim. Tāpēc es gribu vienu savam dīķim. Mēs jau ilgu laiku cenšamies noķert lielu, bet mums tas vienkārši neizdodas. Tās ir ļoti gudras, tās ir ļoti spēcīgas. Tām ir milzīgi asi zobi, un tās ir ļoti grūti noķert. Mums ir daudz vietu, kur mēs varam mēģināt. Un mēs cenšamies, bet mums vienkārši neizdodas. Mēs bieži noķeram viņu mazuļus. Tas ir tāpēc, ka mazuļi ir dumji. Viņi nav tik gudri kā pieaugušie. Bet mēs gribam lielos. Mēs gribam lielo māmu, mēs gribam lielo tēti. Mēs gribam tos, kas ir tik lieli, labi? Tātad nāciet un paskatieties. Tātad šīs te ir dīķis, kurā mēs viņus pievienosim. Šeit mums ir milzīgas zivis, sarkanastas sami un viss pārējais, kā jau teicu. Un jā, vienīgais, kas mums tagad pietrūkst, ir liels vecais paku puiši. Tāpēc ar to mēs šodien nodarbosimies. Mēs dosimies uz vienu no manām mīļākajām vietām, kas ir pilna ar šiem milzīgiem paku. Es domāju, ka tur ir kāda 10 pieaugušo grupa, un viņi tur patiešām vairojās. Mēs visu laiku noķeram mazuļus. Mums patiesībā priekšā dīķī jau aug daži, bet kā jau teicu, puiši, mums vajag lielo mammu, un es esmu nepacietīgs, tāpēc mēs to daram tagad. Visticamāk, tas būs ar makšķeri, bet es paņemšu arī sev milzu zivi slazdu. Paskatīsimies, vai varam to izdarīt tādā veidā. Es jau iepriekš esmu cīnījies ar vienu no šīm zivīm. Tā bija apmēram tik liela, un man vajadzēja 2,5 stundas, lai to izvilktu. Tātad mums šovakar būs jautra nakts. Dodamies turp un paskatīsimies, vai varam to paveikt. Labi, puiši, esam nonākuši vietā, kur pilns ar šiem paku. Un jā, ezers nav nemaz tik liels. Jūs iespējams to atceraties. Mēs šeit uztaisījām video, kā jau teicu, pirms 5 mēnešiem. Un paskatieties uz šo. Tieši šeit mēs mēģinājām noķert lielās māmas, labi? Bet tieši šeit ir kanalizācija. Tagad tas patiešām savienojas ar dīķi. Reistis tagad ir kanalizācijā. Es ar to nebiju saistīts. Bet mēs šeit ielikām zivju slazdu. Mēs patiešām noķērām mazo paku. Bet, kā jau teicu, mēs dzenamies pēc lielajām mamām. Un tās ir tur ārā. Tātad mums ir daudz maizes, mums ir daudz aprīkojumu, kas mums šodien palīdzēs. Un jā, cerams, ka šodien būs tā diena, puiši. Kur tas ir, puiši? Šī ir mūsu paku barība šodien. Mēs pārspīlējam. Ir 3 klaipi maizes un pat nedaudz kaķu barības. Tātad mēs sāksim pievilināt, puiši. Izmetīsim visu šo ēsmu tur ārā. Cerams, ka pievilināsim paku. Mēs zināsim, vai viņi ir šeit, jo, kā jau teicu, viņi ir nenormāli milzīgi. Tad mēs izvietosim savus slazdus. Šodien mēs atvedām 2 no mūsu milzu slazdiem. Tātad cerams, ja mēs nenoķersim lielo mammu ar makšķeri, mēs viņu noķersim zivju slazdā. Redzēsim. Aiziet, dari savu darbu, kaķīt. Redzēsim, viņi varētu parādīties uzreiz, vai arī tas var aizņemt stundu. Mēs vēl nezinām. Labi, kā jau teicu, šodien mēs esam nopietni. Liels maizes gabals šeit. Tā tas jādara. Tagad es jums parādīšu īsto stratēģiju. Jums vajag daudz maizes, tā jūs pievilināt paku. Jums vajadzēs to kārtīgi samērcēt. Tieši tā, un tad jūs to iemetat kā bumbu. Kā jau teicu, puiši, mēs šodien esam ļoti sagatavojušies. Tomēr es aizgāju uz veikalu nopirkt makšķeru augu. Ziniet, es domāju paņemt kādu 20 vai varbūt 30 mārciņu izturības augu. Šīs ir diezgan lielas zivis, un viss, kas viņiem bija 8 mārciņu aukla. Tātad mēs darbojamies ar 8 mārciņu izturības auklu. Es nezinu, puiši. Metīsim šo lietu iekšā un cerēsim uz labāko. Aiziet. 3, 2, 1. Paskatieties uz to metienu. Vai redzējāt, cik tālu tas aizlidoja? Labi, tas ir tieši vidū, puiši. Tur arī būs šie milzīgie paku. Labi, ieliksim ēsmu zivju slazdos. Labi. Mēs atstājām nedaudz kaķu barības, ko ielikt šajā zivju slazdā. Bum, bada bing, tur tas iet. Jā. Cerams, ka šis noķers mazuļus. Man nebūtu iebildumi pret mazuļiem, bet kā jau teicu, šodien labāk gribētu noķert lielo mammu. Skatieties, cik dziļi tur ir. Tur ir tik biedējoši. Un šeit dzīvo daudz šo paku. Šeit visi mazuļi dodās, jo tad nekas liels viņus nevar apēst. Mēs novietosim savu slazdu tieši šeit. Es to neesmu piesējis ne pie kā. Tā nav laba doma. Labi, tas derēs. Zivju slazdas uzstājās.
uzstādīts. Tagad, kā jau teicu, mums ir arī lielie, bet domāju, ka tas ir kā pēdējais variants. Ja drīz neko neizliksim ar makšķeri, droši vien vienkārši izmetīšu tos tur ārā. Un jā, laikam atgriezīsimies pie jums, kad kaut kas notiks. Ak, Dievs! Tur bija liela mamma. Dari vēlreiz. Parādi sevi. Es vienkārši gaidu, kad šī aukla sāks kustēties. Pagājušajā reizē, kad bijām šeit, tā notika un man uzreiz norāva auklu. Tur ir pleko. Ak, Dievs, tā bija liela mamma. Labi, viņi ir šeit. Tas bija tik... Kas pie velna? Tur ir pleko, kas ēd atkritumus. Mums viņu jāglābj. Skaties, viņš burtiski ēd atkritumu maisu. Pārstāj to darīt. Glāb pleko. Nē, labi. Kelija, burbuļi. Paku ir šeit. Vai tu redzi burbuļus? Paskaties uz visiem tiem burbuļiem tur ārā. Es esmu nervos, man sirds jau sitas straujāk. Tas nozīmē, ka šīs milzīgās zivis maisa dibenu meklējot barību. Labi, viņi joprojām jūt manu maizi, es domāju. Labi. Vai man vajadzētu pārmest makšķeri? Es domāju, ka man vajadzētu pārmest makšķeri. Viņi ir tieši šeit, tieši man priekšā. Es domāju, ka mums vajag vairāk ēsmas, mums vajag vairāk maizes tur ārā. Bābīs, mums pietiek. Es zinu, kas notiek, skaties. Visa kaķu barība ir nonākusi pie krasta. Mums ir viens uz āķa. Kaut kas to tik stipri sagrāba, ka pat makšķeri pakstējās. Nedomāju, ka viņš vēl ir uz āķa. Nē, nav. Labi, mūsu maize vēl ir šeit. Skaties uz to. Skaties uz to maizes gabalu tur. Tas ir ideāli. Tur ārā, tur ir lielā mamma. Lielā mamma ir tur ārā, re, kur viņa ir. Tas bija tieši pie viņas. Perfekts metiens, puiši. Labi. Paskatīsimies, vai mums izdosies noķert kādu. Ak, mans Dievs. Redz to? Tā ir viņa. Tā ir lielā mamma. Tur viņa ir. Kas pie velna? Nē, tā zivs tur ārā. Es domāju, ka tā bija liela paku. Es tikko redzēju, kā viņas spura iznāk virspusē. Tā ir oranža. Kāds mums patiesībā pastāstīja, tā mēs arī uzzinājām šo vietu. Viņi teica, ka šeit ir koi, bet šķiet es tikko vienu redzēju, puiši. Tas tiešām ir neprātīgi. Šeit ir koi. Viņš bija tiešām liels. Pilnīgi oranžs. Varbūt mēs atgriezīsimies un mēģināsim noķert to koi. Ja gribat to redzēt, paziņojiet man. Ak, mans Dievs. Jā. Re, tur viņa ir. Vai viņa aizgāja? Jā. Re, tur viņa ir. Tas ir paku, tur ir liels, kas ēd. Viņa nāk augšā tieši tur. Es mēģināšu uzmest viņai. Re, tur viņa ir. Viņa nāk tuvāk. Skaties, viņa ir tieši pie tā čaļa. Turpat ir divi. Viņa ir pašā vidū. Viņa ir tiešām tālu. Es viņiem uztaisīju tako. Redzēsim, vai viņa ēdīs. Skaties, mēs tūlīt. Ak, traks. Labi. Skaties. Skaties uz to ūdens virsmas virmojumu tur. Nav slikti. Re, tur viņa ir. Skaties. Viņa ir tik tālu. Mēs pagaidīsim, lai viņa pienāk mazliet tuvāk. Cerams, viņa apēdīs mūsu maizi. Viņas ir kā vaļi. Viņas tiešām ir kā orkas. Skaties, re, tur viņa ir. Ak, Dievs. Skaties uz viņu. Puiši, man liekas, Bobijs ir mazliet sajūtas prātā. Kur viņš iet? Kurš ir traks? Es vienkārši apniku gaidīju, kad lielā mamma atnāks pie manis. Tāpēc nolēmu doties pie viņas pats. Es gandrīz 2 stundas mēģināju noķert šīs paku, kas peldēja tieši man priekšā. Un man tas neizdevās. Viņas ir vienkārši pārāk gudras. Tāpēc man nācās izdomāt citu plānu, lai mēģinātu noķert šīs milzīgās paku. Es nezinu, tas tiešām ir grūti, puiši. Es centos ar makšķeru, cik vien varēju. Izskatās, ka mums nāksies izmest mūsu milzu zivju slazdus. Es šaubos, ka viņas tajos ieies, bet mēs esam izmisuši, puiši. Un tā ir mūsu otrā iespēja. Paņemsim tos milzu zivju slazdus, uzliksim ēsmu un ieliksim tos ūdenī. Labi, puiši, ko jūs tikko redzējāt, bija vesela diena, kurā es mēģināju un man neizdevās noķert lielo mammu. Viņa kaut kur šeit ir kopā ar citām lielajām mammām. Jā, puiši, es visu dienu skrēju šurpu turpu, mēģinot noķert šīs paku, bet man tas neizdevās. Tomēr diena vēl nav galā. Mums vēl visa nakts priekšā, lai izvietot mūsu zivju slazdas un pamēģinātu veiksmi. Jā, puiši, man ir mans slepenais ierocis, kas šokar varētu palīdzēt. Un tas ir Big Mama Destroyer 3000 un tad Big Mama Destroyer 5000. Tātad šie ir mani milzīgie zivju slazdi. Tagad, skatoties uz tiem, ir pilnīgi skaidrs, ka tas milzīgais paku šeit noteikti neielīdīs. Bet mēs varam mēģināt. Godīgi sakot, es esmu izmisumā. Es noķeršu jebkāda izmēra zivi. Man vairs nevajag lielo mammu, es ņemšu jebko. Tātad mēs šo slazdus liksim ūdenī. Esam tos piepildījuši ar daudz maizes. Nu aiziet, puiši! Mēs vienkārši mēģināsim to aizmest pēc iespējas tālāk. Mums ir aukla piestiprināta pie tā. Nu, aiziet. 3, 2, 1... Labi, izskatās, ka tas strādā. Mums te ir mūsu aukla, vienkārši atstāsim to tieši tur. Pirmais slazds ir uzstādīts, tagad liksim otru.
Nekad nevar zināt, mēs varētu noķert kādu tik lielu, tas tāpat būtu ļoti forši. Jā, puiši, mēs atstāsim šo slazdu šeit uz dažām stundām, droši vien uz nakti, un jā, mēs atgriezīsimies vēlāk, pārbaudīsim tos, paskatīsimies, ko esam noķēruši. Lūdzu, nospiediet tur lejā patīk un novēliet man veiksmi. Man tā tagad ir vajadzīga. Tā kā jā, puiši, mēs tiksimies pēc kāda laika, mēs pārbaudīsim šos zivis slazdus. Labi, puiši! Ir pagājuši 3 stundas, un mēs esam atpakaļ šajā vietā. Ja nu gadījumā noķeram kādu lielu, mums ir augstuma kasta. Jā, puiši, ja jūs skatāties šo video, esmu pārliecināti, ka mēs kaut ko noķērām. Jo, ja nē, tad es šo nepublicētu. Sāksim ar mazo slazdu, paskatīsimies, vai mums ir kādi mazie. Un tad iesim pie lielajiem. Es viņus joprojām redzu, tāpēc nezinu, ko tas nozīmē. Man liekas, ja mēs būtu noķēruši kādu lielu, tas to aizvilkt uz vidu. Labi, puiši. Oho, vai šis kustās? Kau? Paga, kas tikko notika? Nē, kas tikko notika? Ko? Kas tikko notika? Lamatas tikko nokrita. Tu zini, kas varēja notikt? Ja tur iekšā ir zivis, viņas droši vien redzēja, kā mēs pienācām, un viņas sabijās mazliet, un viņas lika lamatām nokrist. Skaties uz to. Tas ir pazudis, man ir tīkls, es paņemšu tīklu ar garu kātu, es paskatīšos, vai varu to izvilkt ārā. Tas nav labi, mums tas ir jāatgūst. Tas noteikti bija tas, puiši. Labi, man te ir tīkls ar garu kātu. Es esmu diezgan pārliecināts, ka zivis, kas priekšā bija, vienkārši sabijās un kaut kādā veidā noraustīja virvi no āķa. Redzēsim, vai varam to dabūt ārā. Mums tas jāatgūst. Ak, Dievs! Nekas. Tur ir kāds 6 metri dziļš. Es dabūšu šo slazdu atpakaļ vienā vai otrā veidā. Tur noteikti kaut kas ir iekšā. Ak, Dievs! Kau! Puiši, mums ir ziepes. Es brīnos, kur tas varēja palikt. Tam vēl jābūt tur lejā. Es nezinu, vai tas darbosies. Visticamāk, tas nedarbosies, bet mēs pamēģināsim. Nu, aiziet. Šis ir tas brīdis, puiši. Šis ir vēsturisks mirklis. Top vēstur. Tur tas iet. Nu, aiziet. Nē! Ak, Dievs! Man jāatgūst laiva. Aiziet. Es joprojām nejūtu dibanu. Tas nestrādās. Man kaut kas ir. Lūdzu, kaut tas būtu zivju murts. Tas ir zivju murts. Jā, mums tas izdevās. Labi, patiesības brīdis, puiši. Tur noteikti kaut kas ir iekšā. Kas tas ir? Tā ir māja ciklīte. Nu beidziet. Es to visu nedarīju tikai dēļ māja ciklītes. Lūdzu, ak, Dievs, paskatieties, cik lieli tie ir. Mēs tiešām tos dabujām. Paskatieties uz to. Viņi bija tik lieli. Ko? Paskatieties, cik lieli ir šie paku. Jā, mēs tiešām noķērām dažus, un viņi ir milzīgi. Paskatieties, cik viņi ir resni. Tas ir tik lieliski. Mēs slazdā dabujām daudz, puiši. Labi, man jāpiepild spainis. Hei, Kaķi, lielā mamma, dabujām tavus bērnus. Labi, spainis ir piepildīts. Paskatieties uz to. Tas ir sarkanvēdera paku. Paskatieties uz viņa zobiem. Viņa zobi izstāsta traki. Labi, mēs viņu pievienosim spainim. Paskatieties uz šo slazdu. Tas šobrīd ir pilnīgi pilns. Te ir viena māju ciklīde. Atgriezies kanalizācijā. Tur ir tava vieta. Kas par lietu, Helēna? Fu! Čūsgalva ir beigta. Es noķēru čūsgalvu. Tā ir beigta. Kas par lietu? Kā tā nomira? Tas ir tāpēc, ka čūsgalvas elpo gaisu. Un slazds bija pilnībā zem ūdens, tāpēc viņš nevarēja elpot gaisu. Tātad tu viņu nogalināji? Nē, bet tā ir maza čūsgalva. Mēs viņu noķērām, izmantojot kaķu barību. Jā, es domāju, čūsgalvs ir ļoti invazīvs. Es domāju, ka viņš ir dzīvs. Viņš vienkārši guļ. Jā, viņš vienkārši ir nogurs, viņš vienkārši guļ. Jā, viņš mazliet paguļ, mums ir arī mazs asars. Labi, mēs viņu atlaidīsim atpakaļ kanalizācijā. Jā, ak, Dievs. Jā. Paskaties, cik tas ir forši. Tie ir tik iespaidīgi. Mēs nekad šeit neesam noķēruši tik lielus. Viņi aug. Pagājušajā reizē, kad mēs viņus noķērām, viņi bija pavisam maziņi. Tas bija apmēram pirms 5 mēnešiem. Tie varētu būt tie paši mazuļi vai arī citi. Mēs īsti nezinām. Bet viņi ir daudz lielāki nekā iepriekšējā reizē. Paskaties, cik viņi ir rasni. Viņi tur labi ēd. Tie ir 4. Labi, mēs noķērām 4 sarkanvēdera paku. Tas ir tik forši. Viņi arī ir lieli puiši. Paskatieties, draugi. Viņi ir milzīgi, arī kanalizācijā, tas ir tik forši. Labi, viņi nav tik lieli kā lielā māma, bet kādu dienu viņi tādi būs. Tātad mēs viņus pievienosim armijai un viņi augs. Tātad es mēģināšu dabūt atpakaļ metamo tīklu un tad mēs pārbaudīsim lielos slazdas, draugi. Ja mums tiešām izdosies noiet kādu lielu, es būšu sajūsmā. Man ir virve. Metamais tīkls arī ir drošībā. Tas bija biedējoši. Es domāju, ka to pazaudēšu. Kā jau teicu, mums ir arī augstumkaste ar ūdeni, kas gaida. Dievs, cik smags. Tur tas ir. Es redzu slazdu. Aiziet. Lūdzu, paku. Es nedomāju, ka tur ir paku, draugi. Tur nav nevienas zivs. Kaut kas ir izgrauzis sānos. Kas tas ir? Kas tas ir? Ak, Dievs. Tagad tā jau ir kaut kāds slims joks. Es savās zivju lamatās noķēru pleko. Vai tu joko? Ej ārā.
Ej ārā, ar tevi viss, tu neesi paku. Labi. Tas nav tas, ko mēs meklējam. Viņš gan ir tiešām liels. Viņš ir tiešām liels pleko. Bet mēs viņu laidīsim atpakaļ. Labi, ej. Nu, šī iemesla dēļ mums ir otrās lamats. Cerams, ka tur kaut kas būs. Labāk, lai ir. Labi, tad meklējam un velkam ārā. Nu, puiši, man ir virve pie otrajām lamatām. Izskatās, ka tas ir mazliet pārvietojies, tas ir nedaudz tālāk. Skatieties, tur tas ir. Vai mēs kaut ko redzam? Nu, nāciet, es redzu kaut ko sarkanu. Un tur, vai tur ir maija ciklīts? Nē, tu domā sarkanu. Tu domā sarkanu. Nē, tas nav mans ciklīts. Ak, Dievs, mans Dievs. Mans Dievs, skaties. Kur viņš palika? Mums ir viens. Es viņu redzēju šeit. Mans Dievs, viņš ir milzīgs. Jā, mans Dievs, mums ir viens. Paskaties uz to radījumu. O, tas ir nenormāli milzīgs. Mans Dievs, mēs to izdarījām. Mēs to izdarījām. Mēs dabujām lielās mammas mazuli. Tas arī ir liels mazulis. Paskaties uz šo radījumu. Neticams, skaties, cik viņš ir esens. Mēs to izdarījām. Paskaties, kāds apaļīts. Jā! Tas ir liels puiši. Tas ir pieklājīga izmēra paku. Skatieties uz viņas zobiem. Mēs tiešām to izdarījām, puiši. Mums ir pieklājīga izmēra paku. Es neticēju, ka tas notiks. Godīgi sakot, man nebija nekādas ticības šiem slazdiem, bet tas nostrādāja. Labi, mums viņš ātri jāieliek augstumkastē. Tie nav tie lielie, kurus mēs meklējām ar makšķeri. Godīgi sakot, tas ir sasodīt liels. Dievs! Skaties, cik tas ir forši. Viņš ir ideāls. Ziniet, puiši, es tiešām esmu priecīgs, ka mums izdevās dabūt tādu izmēru. Viņš ir tiešām foršs. Viņš ir ļoti foršs. Un mēs varēsim vērot, kā viņš aug. Tas būs pats foršākais. Mēs taču negribam tikai noķert lielo māmu un iemest viņu dīkī. Mēs noķersim viņas mazuli un skatīsimies, kā viņš aug. Mēs vēl joprojām atgriezīsimies pēc viņas. Interesanti, cik viņam ir gadu, jo viņi aug tiešām ātri. Viņi ir viens no visātrāk augošajām zivīm. Dievs! Labi, ejam atbrīvot tās zivis, dodamies apakaļ uz manu māju un ieliksim šo puisi plēsīgo zivju dītī. Mazos ieliksim mini dītī. Esmu tik priecīgs, mēs to izdarījām, puiši. Dievs! Vienam no viņiem trūkst viena acs. Šis nav tas, kam trūkst acs. Mēs viņu laidīsim atpakaļ. Paskaties uz šo. Viņš izskatās kā zombijs. Fui! Kau! Redzat to? Viņam trūkst acs. Ak, Dievs, man viņu žēl. Ziniet ko, puiši? Droši vien to izdarīja paku, viņi ir ļoti nīkni. Bet jā, puiši, tas ir tiešām aizraujoši, zinot, ka mēs patiešām varam noķert šos paku ar zivislazdu. Lielos. Tagad domāju, ja jūs, puiši, gribat, lai es mēģinu uztaisīt zivislazdu kādas 10 reizes lielāku, vai mēģināt noķert lielo, tas būtu traki. 25,000 patīk, un es to uztaisīšu. Iemetīšu to tur un mēģināšu noķert lielos puišus. Bet jā, puiši, pagaidām mēs dosimies mājās un ieliksim tās, ko noķērām dīķos. Aiziet. Labi, puiši, mēs beidzot esam mājās, mums tieši spainis pilns ar mazuļiem. Šodien dabujām 4. Nav daudz, bet viņi ir daudz lielāki nekā iepriekšējā reizē. Tas ir tiešām forši. Un jā, mēs viņus ielaidīsim priekšējā dīķī. Tur ir Brūss. Brūss ir ārā, viņš kustās apkārt, kā ietrācējs. Tur ir Brūss, puiši. Oho! Viņš ēd lapu. Viņš reaģē uz skaņu, puiši. Viņš ir pilnīgi akls. Ja es paeju šurp, te viņš nāk. Viņam jāseko skaņām. Pamainīs viņam virzienu. Šeit. 2 apļi. Paskatieties. Ak, Dievs. Paskatieties, cik tas ir forši. 4 no viņiem. Viņi arī ir lieli puiši, viņiem arī ir sarkani vēderi, un viņi dodās. Forši. Viņi šeit izaugs patiešām lieli, un kad viņi kļūs vēl nedaudz lielāki, viņi iespējams pārcelsies uz Oskara dīki. Tad viņi dosies uz lielo dīki. Man šeit ir arī daudz mazu lāpsdegunu. Tātad, ja es daru šādi, paskaties. Hei, draugs, labi, tagad ir tas brīdis, ko jūs visi gaidījāt. Mēs pievienosim medium mamu. Tāds ir viņas vārds lielajam plēsīgo zivju dīķim. Viņi ir pieklājīgi izmēra, esmu tiešām sajūsmā. Tā kā jā, dosimies viņu ielaist tur iekšā. Labi, tur ir medium mama. Viņa izskatās labi, viņa pēl taisni. Tur viņa iet, labi. Tev vajadzētu uzmanīties, jo viņa atkal šrakstīsies. Mēs esam pie plēsīgo zivju dīķa. Esmu tik laimīgs, tas ir tik lieliski. Man patīk izvirzīt šādus mērķus un tos patiešām sasniegt. Te ir paku. Mēs viņu ielaidīsim dīķī. Paskaties! Jēzu! Hei, paskaties uz šo radību! Mans Dievs! Viņa ir īsts apaļīgais. Tur viņa ir tieši tur. Paskaties uz to! Mans Dievs! Tas ir tik forši. Pirmā paku zivtiņa dīķī. Laižam 3, 2, 1. Tur viņa iet. Mans Dievs, viņa tur izskatās lieliski, paskaties uz viņu. Tieši tur, viņa vienkārši atpūšās, viņa pierod pie savām jaunajām mājām. Viņa izskatās tiešām labi. Tas ir traki, puiši. Jūs redzējāt to lielo, kuru mēs šodien mēģinājām noķert uzpeldam? Tas burtiski ir apmēram tik garš, droši vien tik plāts.
Rīt mēs noķersim tos trakos zivis. Es saku, ka tā ir kāds 13 pēdas gara. Sekojiet līdz nākamajam video. Jā, ja jums patīk šis video, kurā es ķēru milzīgo paku savai dīķim, nospiediet patīk, abonējiet zemāk. Tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!